Tā, nu Čivriu 72. Bieži vien cilvēki uzdod šo te klasisko jautājumu. Vai tiešām atmaksājas taisīt mašīnai, kura maksā 4000 eiro, vai atmaksājas metināt viņu un taisīt pretrūsu par 3500 eiro? Es nezinu, man reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos ir jāfilmē šāds video, kurus to visu paskaidroju. Tātad pirmkārt, vai atmaksājas taisīt pretrūsas apstrādi jaunai mašīnai, kas ir pat taisno no salona tikko kā atzīta, par 1500 eiro. Tad 1500 eiro ar PVN maksā pretrūsas apstrāde, 3 slāņa apstrāde ar gruntēšanu, ar tīrīšanu, viss tur ir čotka un turās gadus 10, vai tādai mašīnai atmaksājas to taisīt. Es domāju, vairumam, tā teikt, abonentu, subscriberu, skatītāju, skaidrs, ka tādā gadījumā, jā, tas ir ok. Bet tad, kad, teiksim, ir Volvo, es nezinu, pieņemsim S60 2012. gada, kurš Latvijā ir 10 gadus un kuram ir pilnīgi caurumos sliekšņi, apakša, nu tur ir patiešām daudz jāmetina. Un šo mašīnu saremontēt ar visu metināšanu un pretrūsas apstrādi, tā, lai viņi pēc tam brauktu vēl kādus gadus 10, maksā, nu, 3500 eiro ar PVN. Un, nu jā, jautājums, kāda tā mašīna līdz šim gāja tehnisko apskati, ja viņai viss sliekšņi ir caurumos. Nu, reāli tādos caurumos, ka tur tas slieksnis viss ir jāmaina. Nu, vai jāliek lieli ielāpi. Lieta tāda, ka uz tiem sliekšņiem virsū ir plastmasas, nu tādi tā kā dekoratīvie elementi, teiksim tā, un to slieksni uzreiz neredz. Un zem šiem plastmasas elementiem, Volvo, Audi Allroad, Range Rover, tur rūsē tā, ka tur norūsē, ka vispār tur nepaliek nekādas detaļas. Tur vienkārši nav nekā, pieņemsim, Range'iem, kaut kāds Range Rover Sport 2010. gada, zem tām plastmasām tur ārku nebūs aizmugurē. Saprot, vienkārši tur būs tukšums. Un tad kaut kur to visu vajadzēs piemetināt. Pie kā tu piemetinās, ja tur ir tukšums un tālāk arī viss sarūsēs? Nu, lūk, līdz ar to. Un ko tad tu darīsi? Tu metīsi mašīnu, kur maksā tur, labi, ok, nerunājot par Range Rover, par Range, bet runājam par to pašu Volvo, kurš maksā, nu, 4 līdz 5 tūkstoši. Un iedomājies, tam Volvo nobraukums ir, teiksim, tikai 120 vai 160 tūkstoši. Kā jau klasiski Latvijas mašīnām, šie nobraukumi ir diezgan mazi. Līdz ar to tā mašīna var braukt vēl 160 tūkstoši vai vēl 260 tūkstoši. Viņi var braukt 10 gadus. Tos 10 gadus viņi ir nobraukusi vienus pa Latviju, un viņi var braukt vēl viens tāds 10 gadus. Bet viņi visi ir caurumos. Bet tehnisko apskatu viņi iziet pa nullēm. Līdz tam brīdim, kamēr kāds no tās tehniskās apskates speciālistiem neizdomā bišķīt pavērt to plastmasu tam slieksnim vaļā, un tad uzreiz var redzēt, ka tur sliekšņi nav. Uzreiz tur nav vajadzīgs nekādas skrūgriezes bakstīšanas, nekas ar pirkstiņu tā. Hops, centimetru, un tu tur redzi. Un tanī brīdī, ja viņš ieraksta, ka tur ir divnieks un tev jāmetina sliekšņi, tad jau nākošais inspektors skatīsies tev to atkal, vai tu esi sametinājis tos sliekšņus, un tad tev nebūs kur sprukt. Tev viņi būs jāmetina. Un tad, kad noņems nost to plastmasu, tad jau arī tur pie ārkām tas plastmasas jānoņem, un tur būs caurumi un tā tālāk. Un līdz ar to, kā minimums, nāksies tos sliekšņus sametināt, bet visticamākais nāksies arī šķērslanžerons, metināt grīdu tur vairākās vietās un tā tālāk. Un skaidrs, ka kaut kādā šķūnītī, pie kaut kādiem studentiem, pašdarbniekiem, kuri pēc skolas to dara pa vakariem, to sametināšanu var izveikt, nu, lētāk. Nu, pieņemsim, sanāk pie mums tā metināšana maksātu, nu, kaut kādi, 2000, lai abus sliekšņus, grīdus, šķērslanžeronus, apmēram pati metināšana kā tāda būtu, ka 1800–2000. Nu, ok, pa cik to izdarīs skolnieks, kurš strādā nelegāli savā garāžiņā, viņš mācās metināt, nu, pa 800, varbūt. Jo, skaiti, tev jau tos sliekšņus arī vajadzēs nopirkt, tie sliekšņi maksā naudu, neviens tev viņus nedod pa velti, metāls maksā naudu, drāts maksā, gāze maksā. Līdz ar to, nu, kaut kāda pašizmaksa tai metināšanai vienalga ir. Un Volvo sliekšņi, pieņemsim, ir tādi, kas maksā arī 170 eiro gabalā. Upā un lētāki nav nekāda baigie superķīnieši un tā tālāk. Protams, ka visu var uztaisīt no daudziem maziem ielāpiņiem, bet tas atkal tad darbs tur ir vairāk, un tas beigās sanāk neestētiski, un tev to plastmasu kaut kur vajag stiprināt. Tā kā nav tik vienkārši. Līdz ar to, bet es vēl gribēju minēt tādu piemēru. Pirms dažām dienām bija atbraukusi Toyota Corolla, Latvijas mašīna, 2008. gada,
Un cilvēks mums viņu bija atvedis, cilvēks pērkot atved pie mums uz pirmspirkšanas pārbaudi to mašīnu, lai mēs visu apskatāmies. Nobraukums maziņš, ko man liekas 120 000 bija un tā tālāk. Mēs sakam, tu vari pat nevest, viņi būs pilnībā sarūsējis. Tur nav vērts 2008. gada Toyota, kas braukus Latvijā, viss viņai ir kaput. Un cilvēks saka, labi, es vienalga, es atvedīšu un tā tālāk. Un cilvēks atved to mašīnu, un mēs skatāmies, bāc! Vispār rūsas nav, un ir uztaisīta pretrūsa, un mēs tā sākam pētīt, izskatās tāda tā kā mūsējā. Un beigās viņš tur kaut ko iepriekšējiem saimniekam uzvan un tā, un izrēķina. Izrādās, ka tai mašīnai ir taisīta pretrūsas apstrāde pie mums pirms 8 gadiem. Un lūk, un tā Toyota, kurai bija jābūt pilnīgi caurumos un brūnai un tā tālāk, viņi ir čikiniekā. Labi, tur kaut kāds kantīts bišķīt bija rūsas pazīmes. Bet par kaut kādiem caurumiem tur vispār nekādas runas nebija, un skaidrs, ka tā Toyota vēl gadus, es teiktu 5, 6, 100 punktu tur vispār nekas nebūtu jāmetina. Līdz ar šo šeit ir atbilde. Tā Toyota cenas ziņā viņa nebija lēta, viņa maksāja 4,600 vai 4,300, kaut kas tāds. Jo tās mašīnas, kas ir ar maziem nobraukumiem un tā tālāk, viņas tā arī maksā. Ja tu gribi atrast mašīnu, kur ir zem 4000, neliels salīdzinošs nobraukums, kur vēl ir braucama, kurai nav 400 000 un 2 notīts spidometrs. Tas nav viegls uzdevums. Es pats tikko, kad es meklēju Corsu, es viņu 3 mēnešus meklēju mašīnu, labi, ok, es meklēju ar automātu un vēlams ar benzīnu. Tas ir vēl grūtāks uzdevums. Bet, skaidrs, ka to arī dīzeli nevar atrast, kuram nobraukums būs, pieņemsim, zem 200 000 vai pat zem 250 000, jo aizēja apsties uz kaut kādiem kārbajiem, kā viņi tur tirgo tās mašīnas, kaut kādi 11 gadi, tur 14, 15, 16, nobraukums ir ap 300 000. Tā jau realitātē arī tā mašīnām ir 300, 350, tur 280, un tu vēl nezini, ir vai nav notīts. Reku čomi skatās, kā es rakstu vlogu. Jā, es reku vlogu rakstu, jā. Tā kā tāda tā lieta, un ja tu, protams, ir tie, kas raksta komentārus, vienkārši ņem jaunu ik pa 3-4 gadiem. Facebookā man tāds komentārs raksta. Un tad es aizēju apskatīties, kas ir tas cilvēks, kas raksta. Un viņš parasti ir no kaut kāds Peterboro. Viņš kaut kādā ūkejā dzīvo un dod padomus latviešiem. Kā mums te kādus bankā parādus ņemt, kādas mums mašīnas pirkt uz parādu un blā, blā, blā. Un jāsaprot, ja tu esi nopircis to mašīnu, ja tu vēlies mašīnu pirkt par 4 līdz 5 000, tad tā jaunā mašīna ik pa 3 gadiem, viņa maksās vismaz 4 reizes dārgāk. Un pat ne līdzīgas klases, tā būs bišķi zemākas klases. Līdz ar to tev sanāk, vai tu vari nopirkt 4 tādas mašīnas. Tu teiksi, jā, uzreiz nav jāmaksā pamazām. Bet, ja tev šeit tu esi spējis sakrāt tikai tos 4-5 000, tu neesi sakrājis 25 000 par šiem gadiem kādi, tad kas tev liek domāt, ka tad, kad tev būs jāsāk maksāt uz parādu, tas jāmaksā vēl parādu procentu un tā tālāk, un tad tu varēsi sakrāt tos 20 000. Tu vienkārši pamēģini sakrāt tos 20 000. Tu redzēsi, ka tev tā nemaz nesanāk. Skaidrs, ka tā tad tev nāksies no kaut kā būtiski atteikties, tev nāksies, es nezinu, ēst kaut kā ekonomiskāk, vai vēl nevaru tev pateikt, kas tad tečo man pabēdām atkal. Baigais trafiks šitien notiek. Lūk, līdz ar to visas šīs lietas es varu ar pilnu atbildības sajūtu apgalvot, ka jā, jaunai mašīnai tur vispār nav ko runāt. Tie cilvēki, kas netaisa kvalitatīvo 3-slāņu pretrūsas apstrādi jaunai mašīnai, viņi nav tālredzīgi. Un savukārt tie, kas izvēlas šeit mašīnai pa 4, 5, 6, 7 000 taisīt pretrūsas apstrādi, ko viņi tieši dara nepareizi, un vai viņiem tieši vajadzētu tagad ņemt jaunu? Loģiski, ka viņiem tās naudas nav, tad, teiksim, 26 000 tādam, vai cik tāds Volvo maksā 32 000, viņiem nav tādas naudas. Tātad viņiem nāksies aizņemties un uz parādu to pirkt, un tas ir ielikt sevi parādu jūgā vismaz uz vairākiem gadiem, un tāpat tev vajadzēs to pirmo iemaksu un apkalpošanas maksas, un kas tikai tur nav. Tā kā apdrošināšanas visādas kasko kursus varbūt arī nemaz nebūs tik lēts. Tā kā pilnīgi skaidrs, kad jā, atmaksājas taisīt arī, un es teiksim, es esmu nopircis Corsu, kur es gribu atstāt vienkārši kā rezerves mašīnu, un viņai viens slieksnis tur vai taisīts, vai kas, es pat baigi neesmu iedziļinājies, bet viņš ir aprūsējis, un tā, ka, tur diezgan pašvak izskatās. Skaidrs, ka es to visu tīrīšu, taisīšu pretrūsas apstrādi visai apakšai, un es nemaz nepieļauju kaut kādu varbūtību, ka es to nedarītu. Vai ar šo Lexus, ar kur es braucu ikdienā, arī,
2007. gads skaidrs, ka te ir, es tur paņēmu vienu plastmas nosturi caurumi. Visu es metināšu un es taisīšu pretrūsas apstrādi, un ne tāpēc, ka man ir servis. Ja man pa šo, man jau tas arī nav pavēlt. Man tik cilvēkiem alga arī jāsamaksā ir, un tanī pašā laikā es tak viņus no darba neatbrīvoju, man arī nodokļi jāsamaksā par viņiem, visi algu nodokļi un tā tālāk. Tā kā, groza kā gribi. Lūk tā, nav man tā, ka man tas sanāk, pa pusvelti vai pa trešdaļas cenu, un materiāli man maksā, labi, ok, lētāk nekā, bet ne tā, ka 3 reizes lētāk. Viņi ir bišķīt lētāk, pa 20%, cik ir veikala uzcenojums. Tas ir viss. Tā kā tā. Līdz ar to tāds ir stāsts, un pilnīgi skaidrs, kad pretrūsas apstrāde, kvalitatīvo pretrūsas apstrādi atmaksājās taisīt. Tur par to šaubu nav. Cita lieta, ja tev mašīna ir šī ar 360 000 nobraukumu, kurai 2 reizes jau ir notīts spidometrs, tev ir kaut kāds tur BMW ar to klabošo kloķeni, kurai motors ik pa pāris gadiem jāmaina un kurš maksā 5000. Vai tev ir kaut kāda DSG kārba no pirmsākumiem, gods tur 2007. Gada modelis vai kaut kas tāds. Tad droši vien, ka nav vērts, jo tā mašīna tāpat nojuks. Bet ja tev ir mašīna līdz 200 000 nobraukumu, varbūt līdz 250 000. Un tas nav kaut kāds kroplis BMW ar N57 vai N47 motoru, vai, kurš vispār neparedzams, kad viņš izbeigsies, bet skaidrs, ka viņš kaut kad tūliņās arī izbeigsies. Vai tad DSG, vai TFC, vai visādi tie sūdi mūsdieni, no kuriem vajadzētu izvairīties. Ja cilvēkam ir prāts, tad pirkt nevis prēmiumu, statusu, bet pirkt mašīnu, kas kādu laiku brauks. Redz, ko Lexus LS ar 4.6 benzīnu nopēc un valē bez bēdu un ar 96 000 nobraukumu. Bet, jā. Un labi, tas jau ir cits jautājums. Tā kā atbild uz jautājumu, vai atmaksājas taisīt pretrūsas apstrādi? Atbild ir jā, vienmēr tas atmaksājas. Un par laimi vairums no cilvēkiem to arī saprot. Tas ir pagaidām viss. Davai, pīsiņš.